Jau 15. Rīga Foods starptautiskā izstāde pulcē pārtikas nozares profesionāļus, izceļ mūsu uzņēmēju veikumu, arī jaunāko tehnoloģiju, iepakojumu izveidē esam konkurētspējīgi, tāpēc tie ir svētki ne tikai mūsu ražotājiem, bet arī patērētājiem. Un zelta medaļa Aloja Stārkelsen. Piensaimnieku kooperatīvai sabiedrībai Strauka. Labākais krējums Latvijā tiek ražots akciju sabiedrībā Valsts piensaimnieks. Lūdzu, Normanbergs. Trešā vieta un bronzas medaļa tiek piešķirta akcijas sabiedrības Smiltenes piens ražotajam Holandas Cieram. Mūrnietes kundze. Otrā vieta un sudraba medaļa par Holandas Cieru tiek piešķirta akcijas sabiedrībai Rīgas piena kombināts. Rīgsnes kundze, lūdzu. Bet šajā konkursā pirmā vieta un par labāku atzītais Holandas Ciers ir saražots akcijas sabiedrībā Trikātu. Lūdzu, Freimaņa kungu saņemt zelta medaļu. Redzam, ka Talsi ne tikai to kvalitāti vislabāko iegūst, bet visu laiku stabili arī notur. Tā jau mums ir ikdiena. Mēs nevaram savādāk nemaz strādāt un darīt, jo mēs visus šos gadus, kamēr mēs tikai pastāvam, kā jau arī šodien šo atklāšanā tiek runāts par to, ka mēs strādājam īstu dzīvo pienu un labas kvalitātes pienu, ko mēs iegūstam no zemniekiem. Tā ir liels paldies, ir jāsaka pašā pamatos, ka tas piens, ko mēs iepērkam, tiešām viņš jau ir ļoti labs piens. Šiem produktam skābām krievām ar 25% tauku saturu ir jau šī trešā medaļa un tieši zelta medaļa 2003. gadā, 2008. gadā un arī šogad 2010. gadā. Bet liels paldies man jāsaka valsts priekšsēdētājam Jānim Šalkam, kurš ir Latvijas Centrālās piensaimniecības valsts priekšsēdētājs, jo godīgi sakot, es šogad negribēju vispār šeit piedalīties. Kautrība jau šeit nedara. Es domāju, ka piensaimnieki ir kārtīgi pastrādājuši. Tallas piensaimnieki pierāda to, ka ne tikai kvalitāte tad iegūt, bet noturēt un šo uzticību arī patērētājiem un visai, es domāju, kā Latvijas piensaimniekiem kopā. Jā, pilnīgi taisnība. Kā jau es minēju, uzstājoties augšā pie medaļu pasniegšanas, tik tiešām Tallas piensaimnieki jau parādījuši stabilu kvalitāti vairāk gadu gaitā. Ja mēs paskatīsimies šo iepakojumu Tallas piensaimniekam, mēs tur redzam daudz medaļas, un es pie reizes vēlu, lai drīz tas iepakojums viņiem būtu jāpārtājas. Drusciņi ieguldot naudu, vajadzēs daudz vietas, kur tās medaļas visas izvietot, jā? Jo noteikti būs vēl un aicinu tā arī turpināt. Bet, kas attiecas uz piensaimniecību kopumā un mūsu produktu klāstu, kurš tiek piedāvāts mūsu veikalos, tad es patiešām varu apgalvot pilnīgi atbildīgi, ka visi šie produkti ir augstas kvalitātes. Un es domāju, ka arī pārējie krējuma ražotāji mēģinās tuvoties Talsiem. Un kopumā patērētājs no tā tikai arī varētu iegūt. Šīs sacensību gars, kā jau te tikko minējām, tas ir veselīgs. Viņš dod ticību arī mūsu produktu ražotājiem un arī cienu patērētājiem.
Es varu sacīt vienu, ka tas ir pārtiks nozarē, tas ir konkrēti piena rūpniecībā. Cilvēki, kas strādā, tie ir ļoti erudīti, stingri cilvēki, viņi diez vai šaubās. Viņi zina savus mērķus un arī zina tos uzstādījumus, ko no viņiem prasa, un it sevišķi, ko prasa patērētājs. Tā kā es domāju, šeit nav ko baidīties un nav ko šaubīties, vienkārši ir jādara. Un jāiet uz priekšu un jāpiedalās arī šeit. Ieteiktāju pasākumā, kas Centrāla piensaimniecības sabiedrība jau 16 gadu ir organizēts, jā, un līdz ar to viss mēs tikai iegūt. Mēs redzam, kas mēs īsti tad esam savā starpā. Vislabāk, ka mēs kādreiz savā starpā mūsu produkcija tiek izvērtēta. Ne tikai kā patērētājs to vien izvērtē. Nu, tad mūsu piensaimniekiem noteikti kāds ieteikums un ar tiem patērētājiem, kas dosies tūlīt jau pēc šīs izstādes uz veikaliem. Ko viņiem izvēlēties? Es gribētu teikt tā, labākie no labākajiem šodien ir nosaukti, bet izvēlēties Latvijā ražotas pārtiks produkts, un tajā skaitā piena produkts. Un, ja nu tur gadījumā veikalā ir kāda minimāla cena atšķirība, tad arī patriotismam šeit ir sava vieta, jo ticiet man, ka mūsu pašu zemē saražotie piena produkti ir paši labākie. Un tā, šajā konkursā 3. vietu saņem Ilzīte Priedoliņa no Kultīgas ar dažādu ziedu medu. 2. vietu un sudraba medaļu aicina saņemt biškopi no Tukuma, Olafu Balvgalvu, kurš piedalījās konkursā ar meža ziedu medu. Un savā ziņā paradoksāli, bet man liels prieks ir aicināt zelta medaļu saņemt jau 2. gadu pēc kārtas šajā konkursā biškopi no Saldu, kurš šogad uzvarēja ar viršu ziedu medu, tas ir Jānis Vainovskis. Smuki ir uzvarētāji. Un noteikti tas medus bitītes ir vākušas Ādažu poligonā. Ja viņš to nebūtu teicis, es arī nebūtu teicis. Sveicu jūs! Ja parasti par uzvarētājiem paši biškopi saka, ka tā ir laimes spēle, tad par Jānu Vainovsku vairs nesaka laimes spēle, bet ka viņam jau esot īpaša taktika, kā savu medu padarīt par īpašu garšību. Nu, paldies Dievam, kad nāk šie rezultāti, tad ir patīkami šos saņemt, jo tiešām aiz viņiem stāv darbs, ilgs, garas stundas katru dienu. Šogad pa brīnumu medaļa ir viršu medum, kurš atkal jā, zelta medaļa, bet es domāju, ka šis medus sen bija to vēl pelnījis, jo viņš arī ir viens no vērtīgākajiem mediem. Bet mēs redzam, šeit izklāsts ir daudz dažādām gaumēm, gan maziem bērniem, kam nu patīk tāds vai tāds vai tāds. Cik to šķirņu vispār ir un kurš tās populārākās šajā gadā? Vispār mēs apmēram cenšamies sastrādāt, ievākt vismaz 9 šķirnes no tādiem monoziediem. Tad sanāk vēl kādas 2 meža jauktās vai dažādu ziedu, pļauju ziedu medi.